Čau! 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 Man prieks, ka tu esi apciemojis manu kanālu. Mani sauc Amanda. Es zinu, ka manu kanālu sauc Dorotēja, bet tas nekas. Šodien es jums pastāstīšu kaut ko, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un es centīšos īsi, jo drīz man kamera izlādēsies un man kūka cepes. Rīt sanim dzimšanas diena vienkārši. Runājot par šo video, ir maz disclaimers. Nezinu, kā tas ir latviski. Disclaimer. Šis video kādam var likties pretīgs. Ja jūs esat ar vājiem nerviem, jūs varat droši slēgt ārā šo video. Ja jūs domājat, ka jūs varēsiet to izturēt, tad droši paliek. Ja jūs patīkat, ja jūs ar mani kopā paliek. Šis bija mans ļaunākais murgs. Iet pie zobārsta ir vienkārši briesmīgi. Man ir sanācis šis te garais sarakstiņš, kas ar mani ir noticis pēdējo 4 mēnešu laikā. Jāsāk ar to, ka es dzīvoju Liepājā. Tur es arī gāju pie zobārsta un, ziniet, es baigi negribēšu maksāt par zobārstu, jo tas jau tā bija tikai piespiedu kārtā, kad es tur aizgāju, kad ar skolu vajadzēja. Un es aizgāju pie šīta zobārsta, un man nekad nekas nebija. Man ir stipri zobiņi, manai māsai vienmēr plombēja, un man jau bija bail vienkārši no tā murgju skaņām dienu. Es nevarēju to paciest. Kaut kad 9. klasē laikam beidza mums likt obligāti iet pie zobārsta, un es arī negāju pie zobārsta. Ja man ir stipri zobiņi, kam man tas ir vajadzīgs? Un tad tuvojās 18 gadu jubileja, kad pēc 18, kā jau mēs zinām, viss mums ir ne bez maksas. Tādēļ es aizgāju pie zobārsta Liepājā. Es zināju, ka man ir kaut kāda cauruma. Tas bija 17 gados, kad es jau labu laiciņu nebiju bijis pie zobārsta. Un īstenībā man bija tāda domāšana, ja man ir veseli zobi, tad man par tiem nevajag tik ļoti rūpēties, kā vajag to darīt tiem, kuriem ir vāji zobi. Kaut kādos 16 gados es sāku normāli arī tīrīt zobus un sāku par tiem rūpēties, un līdz tam es biju diezgan vienaldzīgi. Īstenībā tas skan diezgan pretīgi, bet tāda nu es biju. Tad es nolaidu savus zobus līdz tādam līmenītim, ka man bija 5 caurumiņi. Es aizēju pie viņus, un viņi man pasaka, ka tie zobiņi, tur caurumiņi ir maziņi, bet, principā mēs tur izrupsim, lai tur neaug dziļāk. Labi, ja maziņi caurumiņi, mazi aurbi, ok. Es pārvācos uz šejieni. Es sapratu, ka 3 gadus es neesmu bijis pie zobārsta, un sapratu, ka man vajag aiziet. Bet, jūs zināt, ja jums kaut kas ļoti nepatīk, jūs negribat uz turieni iet, un es tur negāju, līdz man nebija tāda akūta vajadzība. Un tā laikam arī bija man lielākā dzīves kļūda. Labi, dzīves varbūt nē, bet tā bija ļoti liela kļūda, ko es pieļāvu, un tāpēc es nevēlos arī jūs to pieļaujat. Es aiziešu pastīties uz savu kūciņu stubišu, tad, kad man sāka sāpēt nežēlīgi šis te zobs, es aizgāju pie zobārsta. Un man 2 dienas sāpēja ļoti, un es aizēju pie viņu un saku, man tur sāp zobs. Viņi tur sāka visu tāds augstuma pārbaudas taisīt, tur pielika kaut ko augstu, pielika siltu. Viņi uztaisīja reņģenu. It kā izskatās, ka tur varētu būt iekaismiņš, bet man jātais vaļā, lai pateiktu, kā ir pilnībā. Bet šobrīd neizskatās ļoti traki. Ok, tikai iekaismiņš, un tas taču nav nekas traks, vai ne? Anestēziju uztaisīja, un man sāka sāpēt. Laikam uztaisīja puspilnotu žokļu anestēziju, pēc tam uztaisīja pilno žokļu anestēziju, un viņi man urbi, un man vienalga sāp. Un es ciešos. Es redzu nervu. Paldies Dievam. Būs tagad ļoti sāpīgi. Tagad, kas sāpīgi, ko jūs tagad ar mani darīsiet? Un tad viņi man pateica, ka viņi man anestezēs nervā. Špricīti liks iekšā nervā, un tas nav vienkārši tā, ka tu ieliec un čiks, bet viņi ieliek, izurbjās līdz tai pareizajai vietai, un tad tikai čiks. Un akšā, es atceroties to, man vienkārši šarmunis skrien pāri ķermenim. Tas bija briesmīgi, tas bija šausmīgi, tas bija nereāli sāpīgi. Man liekas, ka lielākās sāpes, ko es esmu izjutusi savā dzīvē. Un pēc tam es baigi neko nejūtu. Viņi man tur patīrīja nedaudz, ielika zālītes, aiztaisiet ciet. Par to reizi es samaksāju 100 eiro. Man bija jālieto antibiotikas, un pēc 3 nedēļām vēlreiz jāaiziet. Es sanāk nedaudz pauruba dziļāk to nerviņu iztīrīja, pauruba dziļāk iztīrīja. Man bija jāiet vēl 3. reizi. Par šo reizi es arī samaksāju 100 eiro, tad kopā jau samaksāju 200 eiro. Par šo te vienu zobu man ir vēl pagaidu plomba pa virsmu. Un man bija jāiet, es 3 mēnešu laikā varēju nomainīt to pagaidu plombu, vienkārši uz parasto plombu, tā, lai tur ir tiešām viss kārtībā, lai redz, ka tur nekas nav vairāk iekais. Pagāja laikam kaut kāds mēnesis, es īsti neatceros, es ēdu čipšus, tomātu čipšus, tagad es negribu īsti vairs. Es tā kā, jokošos atlaižu vaļā, un es saprotu, ka kaut kas tikko notika tieši tam zobam. Es domāju, ka man tā pagaidu plomba izkrita ārā, un es aizēju, es paskatos spogulī, kas tur ir. Ir zobiņš, ir plombīte, un man vienkārši šī daļa nonākusi nost. Ceturtdaļa daļa no zoba bija vienkārši nonākusi nost. Bija tikai 10 vakarā, es vienkārši meklēju tavu zobārstniecības telefonu numuru, un es viņiem vienkārši zvanos, un viņi man necēla 10 vakarā, loģiski man, bet tajā brīdī man bija tāds bāds, ko lai es tagad darīju, es nezinu, ko man darīt. Es nezinu, vai es varu ēst, vai es varu runāt. Tad es nākamajā rītā piezvanīju, ēdu līdz tam tikai putriņas, un pēc 2 stundām es jau varēju tikt. Es biju šausmīgi priecīga. Tas nav sponsorēts, bet es zinu, ka jūs man jautāsiet, kur es to visu daru. Tas ir
Skaidrīna klinikas, kas atrodas pie VF Rīgā. Es aizgāju, viņi uzbūvēja perfekti atpakaļ visu. Es nejūtu pilnīgi nekādu diskomfortu, es vienkārši aizstāju, kā tur nekas nebūtu bijis. Par to es samaksāju 53 eiro. Tad kopumā es esmu samaksājis 253 eiro par vienu zobu. Un kas bija interesantākais, viņi man parādīja to rentgenu uzņēmumu, kā izskatījās tas mans iekaisušais nerviņš. Sanāk, ir zobiņš, ir plombīte un ir nerviņš. Sanāk, ja šis ir nerva gals, tad plomba bija izurta tik dziļu, ka viņas spiedās vienkārši virsū un tāpēc iekaist tas nerviņš. Es zinu, es esmu uzvilkta par to, jo es esmu nedaudz dusmīga uz savas Liepājas ārsti, kura man izurba tik dziļu nervu. Izurba tik dziļu to plombi, ka tā plomba vienkārši spiedās virsū tam nervam. No brīnums, kāpēc es negāju pie tiem zobārstiem. Vajag mīlēt zobārstus, bet labus zobārstus, ja? Tāpēc tas bija mans lielākais murgs. Tā ir tik laba sajūta, ka tu visu salabo un tu zini, ka tev ar to viss ir kārtībā. Es jūtos daudz labāk. Un tagad pie zobārsta iet man vairs nav tāds šausmas. Pēc mēneša sapratu, ka man vajag aiziet pie higienista, jo es pie higienista nebiju bijuši kāds 6 gadus. Un kā jūs domājat, ja cilvēks 6 gadus nav bijis pie higienista, viņš nediego zobus, kas notiek ar zobakmenīti, tad viņa zobiņiem? Viņa teica, ka man tur ir liels melns zobakmenis, kur ir ļoti grūti nokasīt nost. Es aizēju pie viņas un pirmais es viņai prasu, nu būs traki? Nu nē, nebūs. Nu labi, es apsēžos. Un ziniet, ir tās trubiņas, kurš nošļūts ūdeni, ja, nost. Tā, lai tur viss nebūtu ar sieklām, tu viņi ievērš tādu trubiņu un viņi izsūc visārā. Viņa vienkārši tīra un es redzu, kā tur nevis manas siekliņas šļūcās prom, bet vienkārši asinis. Viņi tik ik pa brīdim paņem, nosūc un tur vienkārši sarkans skripam. Šausmas nosiņoši jāiet uz asins pārliešanu vai kaut ko tādu. Un viņi man teica, ka man vienkārši smagenes ir brutāli izgājušas uz āru, jo starp zobiem bija sakrājies tik daudz zobakmens, ka viņš izspied ārā smagenes un tām smagenām nav kur palikt. 6 gadi ar ēdienu vienkārši tur bija brutāli sakrājušies. Tas ir īstenībā nenormāli pretīgi un es to stāstu ar tādu prieku, ka kā tas būtu wow. Man bija pēc 2 nedēļām jānāk vēlreiz, un viņi teica, ka ar tādām slimām smagenām viņi neko nevar izdarīt. Principā par tām 2 reizēm es kopā samaksāju 85 eiro, tad kopumā 250 plus 85 ir 335 eiro, kurus es jau esmu samaksājusi. Pēc 2 nedēļām es laikam aizgāju pie savas zobārstes un es pajautāju, lai viņi man vienkārši paskatās visiem tiem zobiem, kur man jālabo. Man bija jānomaina 2 plombas un vēl 1, 2, 3, 4 jaunu caurumu. Ak, šausmas, tas izklausās tik briesmīgi. Drīz jau protēzes laikam būs jāliek. Mēs sākām ar to zobu, kas man jau nedaudz sāpēja, viņš bija sācis man sāpēt un tur, kur bija pusizkritusī plomba. Iedomājieties, ja pa pusē izkritus plomba, tur krājas visu laiku ēdieniņš apakšā, baktērijas apakšā un viņas nevar normāli iztīrīt, līdz ar to viņas vienkārši ēd dziļāk un dziļāk. Viņa teica to, ka būs jāurbenā, jāskatās, vai nebūs jātīra atkal nervus. Un es tajā brīdī biju gatava uz jebko, tikai ne nervu tīrīšanu. Man bija tāds lūdzu, laidiet mani prom, es neko negribu. Viņa izurba tur man sāpēja ik pa brīdim, bet nebija tik traki kā šo pusi. Un principā viņa uztaisīja man dziļo plombu, viņa teica, ka būs jūtīgi. Nu, par to es samaksāju 100 eiro. Un tad pirms nedēļas es aizgāju sataisīt šitos 2 zobiņus. Man bija 1 plomba jānomaina un 1 jāieliek, un tas gāja nenormāli ātri. Viņa pusstundā pabeidza. Viņa bija uzlikusi vienam to matriciņu, viņa taisīja, man šķiet, ka viņa 1 zobu salabo. Viņa tagad noņem visu nost, un es domāju, tu būs otrs zobs. Izrādās, viņa jau pabeigusi, ir abas 2 zobus, un es biju šokā. Kā tik ātri? Nu, tiešām bija ļoti ātri, un par tiem 2 zobiem es arī samaksāju 100 eiro, par katru 50, ka kopā jau ir 450 eiro, kurus es esmu samaksājusi. Sanāk, 450, ne? Nu, apmēram. Jā, daudz. Un tagad vēl 3 zobi man jāiet labot, un tie būs vēl 150 eiro. Vismaz, bet nē, es ceru, ka tie būs tikai 150 eiro. Tā man galvenā šīs dienas stāsta morāla. Ejiet lūdzu pie zobārsta. Redzot to attieksmi, kādi ir labiem zobārstiem, es esmu gatava iet, es esmu gatava maksāt. Šī klīnika nav pārāk dārga. Salīdzinoši ar citām ir dārgāka nekā kaut kādas parastās. Manuprāt, par to attieksmi, profesionalitāti un par to aparatūru, kas tur ir, es esmu gatava maksāt. Jo šobrīd man nav tā, ka es ne par ko negribētu iet pie zobārsta, jo kādreiz tas tiešām bija mans murgs un es ļoti negribēju iet pie zobārsta, bet šobrīd esmu gatava iet. Tā mana kļūda bija tāda, ka man nebija to caurumu, es nerūpējos par saviem zobiem, negāju pārbaudīties un redzu, kur tas man nonāca. Es varēju ietaupīt vismaz 250 eiro. Gan par šo zobu, kur bija nervs, ja es būtu ātrāk pārbaudījusi, un arī par šo pušas, ka šo plombu man būtu vienkārši mazais caurumiņš jāizur. Un tas būtu tikpat patīkami kā šie te 2, jo tad, kad man nurba tos maziņos zobus, es pat nejūtu. Katru zobu tā varētu labot. Lai arī cik ļoti tas tev nepatīk, vajag aiziet. Un, kad tu atrod labu speciālistu, tu saproti, ka tas ir tā vērts un tev pat ir prieks iet. Tas ir principā arī
arī viss. Es ceru, ka es iedrošināju kādu. Ierakstu komentārā, ja tev šis video palīdzēja un ko tev tas palīdzēja, varbūt kādas ir tavas problēmas ar zobiem, varbūt tev ir bijusi līdzīga situācija. Man tas ļoti palīdz, ja jūs uzrakstat, ka jums patīk šis video. Man tad ir prieks taisīt vairāk, un vispār ir pagājis jau gads, kopš es taisu video jau diezgan regulāri. Un es beidzot esmu atradusi veidu, kā es varu taisīt video tā, ka man patīk, un es ceru, ka arī jums patīk. Paldies, ka tu noskaties, ejam baudīt to vasariņu, kas ir ārā, ja? Un tad jau tiekamies nākamo reizi, labi? Lai tev jauka diena, un lai tev superīga diena, un lai tev super forša, duper jauka. Tā vispār pēc saka. Labi, vai? Atā! Atā!